Viņa vārdu zina pasaulē. Viņa ikdiena aizrit mūzikas akadēmijā, kam paralēli viņš nodarbojas ar mūzikas radīšanu. Viņš ir komponists un pedagogs Ēriks Ešenvalds. Sveiks un paldies, ka atvēlēji laiku sarunai. Labdiena! Tu esi teicis, ja es būtu piedzimis par rīdznieku, es tādu mūziku nevarētu rakstīt. Vai šis apgalvojums vēl joprojām ir aktuāls? Tu zini, jā, viņš ir ļoti aktuāls, un tāpēc mēs vairs nedzīvojam Rīgā. Studiju gadi, darba gadi, kamēr dziedāja Valsts akadēmiskā korī Latvija, tad tie bija Rīgā, un dzīvesvieta bija Rīga kā nepieciešamība. Bet līdz ko studijas pabeidzās un bērni kaut cik paaugās tā prom no Rīgas un 30 minūšu attālumā, Salaspilī, dzīvojam Salaspilī, un tad, kad es komponēju, tad kādā brīdī es paskatos pa logu, vai tur ir saulrietis vakarā redzams, dažkārt var redzēt arī zirgus, ja mums ir zirgi ganās tur pļavās, un kaimiņu brīnišķīgā māja, tādu kārtīgu lauku māju celt, un es saku, tā ir mums tur tāda iedvesmojoša idile, un diemžēl neviena lielpilsēta tādu, zin kā, miera ostu nevienu lielpilsētu nevar iedot. Jā, es ļoti labi saprotu, un tava bērnība savukārt ir pagājusi Priekulē, vai ne? Un tur jau arī droši vien tā atmosfēra bija kaut kas līdzīgs. Viena no tādām atmiņām, kas man ļoti vilināja, un man šķiet, tas man ir tādā šūpulī jau ielikts, kad es vēl tiešām gulēju bērnu gultiņā, tad es atceros to mirkli, es knapi tā kā biju sācis staigāt, un es nakts vidū esmu piecēlies un savā tajā redeļa gultiņā, un es dzirdu, ka mēs dzīvojam tuvu pie dzelzceļa, un es dzirdu, ka tai naktī iet vilciens, un es redzu tās lokomotīvas lielās uguns, man tur tā kā aiz aizskariem tur tā kā atspīdam, un man tā vilciens skaņa man ļoti patika. Un es tā kā atceros to brīdi, es tā kā, miegs kaut kā pazudis tai nakts vidū, un es piestemberējos tā kājās, un es tā kā pie tā aizskar pie tās maliņas, bet te aizskar priekšā, un es to savu pusotrgadīgā bērnu roku, es kaut kā tos aizskars, tur gribu ieraudzīt to vilcienu un tā. Un tad jau vēlāk man ļoti patika aiziet līdz dzelzceļam, un tieši tā vieta, kur sliedis aizvirzās tālāk uz Purmsātiem un tālāk uz Lietuvas puses vilciens aiziet. Un tur uz tā pakalniņa tur auga meža zemenītes. Vispār meža zemenītes dzelzceļa malā, viņām tur ļoti patīk augt. Es nezinu, cik tas ir veselīgi, viņas ēst ar to metālu piedevu, bet skatīties, kā tas vilciens aizbrauc tajā nezināmajā, un arī sagaidīt, kā tas cits vilciens brauks atpakaļ. Tās ilgas un tā sajūta, ka tas nezināmais tur tālāk. Un tik ļoti gribējās tur aiziet un paskatīties, kas ir vēl tur. Un tur ir vēl cits līkums un tad nezināmais. Un tā likās, jā, ka to visu zemeslodi varētu apstaigāt, apbraukāt. Tieši ar vilcienu. Tātad tevi vilina nezināmais? Nezināmais un tieši, zini, tāda paļaušanās, kad ir tās sliedes, ka tas vilciens ripo un ka tā ir drošība un ka es varu aizbraukt un es varu būt nenoguris tajā procesā, ka tas ir visu laiku izziņas process un ka es varu skatīties un katrs pagrieziens, ik minūte pa logu būs jauna ainava, nepieredzēta ainava. Man tas tik ļoti vilināja. Un es atceros vēl bērnībā, vasarā arī Priekulē pie manas omītes un opja viņu mājā, kas bija tuvu dzelzceļam. Tad, kad atbrauca Priekulas dzelzceļa stacijā, garais vilciens, tas saucamais, tas preču, tie cisternas un tā, tad viņi parasti stāvēja kādu stundu, divas un tad devās tālāk. Un līdz ko es ieraudzīju, atbraucu, es uzreiz savu mazo ritenī čuk aizminos uz to, un es sēžu, un dažreiz es uzliku kādu akmeni uz sliedēm, gaidīju, kad vilciens brauks, un tas akmenis sašķīdīs.
un dažreiz uzlika kādu kapeiku, kā tā viņa saspiedīsies. Un es vienkārši tur to granti tur blakus spēlējos, un es tā gaidīju tos vilcienus, ka viņi brauks un nāks. Un īpaši man mīlestību man ir raisīja viena tipa lokomotīva. Kāda? Es nezinu, kā viņa sauc, bet viņa bija tāda, viņa bija netipiska Latvijas dzelzceļam, un tā es sapratu, ka tas vilciens ir no kaut kurienes atbraucis, vai no Baltkrievijas, vai Krievijas, vai Ukrainas, no kādas kaimiņa republikas toreiz. Un viņa bija ļoti reti parādījās, bet viņa bija tāda gaiši zaļa, un tāda liela, un tāda masīva, un salīdzinot ar tā laika tām modernājām, viņa tiešām likās, ka viņa ir kādus 20, 30 gadus senāka. Bet viņas tā smaidošā priekša, tā forma, tas zīmējums bija tik interesants, ka es viņu ļoti gaidīju to lokomotīvu. Un bija tās dažreiz, kad viņi ir atkal atbraukusi, un man tā patika. Un paiet gadi, un ar bērniem es aizēju uz Rīgas dzelzceļa muzeju. Un es apstaigāju tos vagonus, tās lokomotīvas, un es ieraugu, reku, tu esi. Man pilnīgi asars saskrēja acīs. Es ieraudzīju daļu no savas bērnības. Un es domāju, ārprāts, cik tā bērnība ir spēcīga, cik viņa mūs tā baro visai dzīvei, visi iespaidi. Ja? Un pēc tam, kad pienāk laiks, kad jārada savu skaņdarbu, tad es viņā smeļos. Jo tajā bērnībā es esmu veidojies pats. Viņa man ir manu uztveri, manas krāsas sajūtas audzinājusi, bagātinājusi, un tur es esmu sevi sācis apzināties. Un tad savos skaņdarbos es joprojām smeļos no tās bērnības tīrās sajūtas. Jā, ja mēs sākām runāt par vietām un par kustību, tad vai tu varētu raksturot savu mīļāko vietu visā pasaulē? Vai ir kāda tāda vieta, kur tu jūties vislabāk, un varbūt tā ir arī kāda ietekme uz tavu radošo procesu? Viena no mīļākām vietām ir man mājā, viesistabā uz dīvāna pie televizora. Jo tad, kad es atbraucu mājās un vēlā pēcpusdienā, un es uztaisu jau vakariņas sagatavoju, un tad ierodas mana sieva no darba, un tad mums ir ģimenes vakariņas, un tad mēs uztaisam to kafiju, kādu našķi paņemam, un mēs abi ieslīkstam dīvānā, kājas ieceļam iekšā un vienkārši atvelkam elpu, noskatāmies kādas ziņas vai kaut ko, vienkārši tā pirmā tā pusstunda, tas uz 6, 7, tas mums ir tāds svētums. Vienkārši neko nedarot. Ja? Mēs jūtam, ka tā ir mums nepieciešamība. Bet atkal tāda vide, kas man tā kā ļoti iedvesmotu, tās ir manas klavieres. Klavieres manā darbistabā, jo bez viņām es nevaru. Tas, ka es uzlieku rokas uz taustiņiem un ka es to sajūtu, mēģinu atrast tajā harmonijā, tas ir tāds visintīmākais, vistiešākais brīdis, kurā top, tad mūzika, sāk dzimt skaņdarbs, un tā vieta arī ir svēta. Jā, mēs esam tagad jau nonākuši pie komponēšanas un pie tava radošā procesa. Un es esmu pamanījusi, ka tava skaņdarba nosaukumos parādās ļoti, ļoti daudz dabas tēlu. Un vai tas ir apzināti, vai tas vienkārši tā ir noticis un nav tāda izskaidrojuma, kāpēc? Tas ir apzināti, jā, jo tie konkrēti iespaidi, kas ir notverti, tie brīži, kad ir elpa aizsitusies, kad ir ieraudzīts kaut kas vai sajusts, vējš sajusts, un tad ir tās jaunās gradācijas, kas ir bijušas diezgan izteiksmīgas gradācijas, ja, kad nav vienkārši tāds mezzo piano, mezzo forte, bet kas ir tāds, kas aizsniedzas līdz pianissimo vai fortissimo. Jā, tie brīži ir tādi tieši, un negribās viņus aizslēpt aiz kādiem abstraktākiem vārdiem, jo tāda tā daba ir. Tāda viņa ir, un tāda es viņu uzgleznoju.
Jā, un par mūzikas instrumentiem runājot, katram no tiem mēdz piedēvēt kādu konkrētu tādu kā tēlainību. Un vai iztēlojoties kādu konkrētu dabas skaņu vai dabas tēlu, tu jau zini instrumentu, kurš kādā skaņdarbā tev to attēlos? Tāda konkrētība it kā nav. Kaut kādā brīdī es iztēlojos, ka sieviešu kors ir apmēram kā stīgu orķestris. Vīru kors ir kā kokpūšama instrumenta, metāla pūšama instrumenta orķestris. Un tad jauktais kors ir simfoniskais orķestris, kad viss šīs krāsas ir kopā. Kaut kādā brīdī es tā aizdomājos, ka negribās jau visu laiku stāstīt jauktā kora versijā visu, jo tad tas kādā brīdī kļūst smagnēji. Bet tāpat laikā atceros mans instrumentācijas pedagogs Juris Karlsons. Viņš man iemācīja, cik klarnete ir skaista, cik klarnetes skaņa var būt izteiksmi, ļoti bagāta. Ja? Tad tur ir domīgums, neziņa, prasīgums, mīlestība. Ja? Tieši tik daudz krāsas var būt klarnetē. Klarnetes iemīlēja kā pēdējo no simfoniskā orķestra instrumentiem. Tad Juris Karlsons vēl teica, ko darīt, ja orķestrim nav kontrafagota. Bet tur komponists uzrakstīts to zemo si bemolu, si bekar, do, tur superoktāvā zemajā, ja? Ko darīt, ja nav? Viņš saka, tad lai bibliotekārs uzliek uz skatu, uz grīdas tādu smagāku skapi, un tādā brīdī, ka vajag to superzemo notu, tad to skapi tā pastumi. Zin kā, ja citiem vārdiem viņš teica, ka tu kontrafagotam prasa nospēlē zemo si bemolu. Nospēlē si bekar. Nospēlē do. Ja, tā. Bet tad, kad to visu saliek ar oktāvas dublāžu, vai tur pirmais fagots vai čēli, kolosāli, tāda virsskaņa buķeta, ka prieks, un ir tad dzirdams tiešām zemais si bekar un do. Bet tad ir jādomā arī man, dažreiz aizdomājos tādā filozofiskā aspektā. Redz, Mesijāns jau transkribēja putnu balsis. Viņš tiešām tur klausījās un precīzi, ritmiski, intonatīvi. Tā, ka vienkārši milzīgs darbs, ja, tāda perfekcija izdarīta un tā. Bet ja tā padomā, kā paši putni vērtē to, ko Mesijāns ir transkribējis, ja, tur klavierēm pieņemsim, to viņu dziesmu bārdas, kā viņi tā kā klausās, ja. Un tad es tā domāju, ja es savā mūzikā attēloju dabu, es viņu tā kā ietērpu simfoniskā orķestra valodā, krāsās, bet tā daba jau gal galā viņa dzīvo savu dzīvi. Ja? Tāpēc es tā, man īsti laikam nav atbildes. Jā, brīžam es jūtu, šis liriskais meldiņš jādod trompetei. Un trompetists atkal orķestri izrādās tik erudīts, viņš saka, zinies, rīt paņemšu uz mēģinājumu flugelhornu, citu instrumentu, ja? Un paklausies, varbūt tev šī skaņa labāk patiks. Un es paklausos, jā, tev pilnīgi taisnības, piekrīt, paldies par tavu ideju, rakstīšu partitūrā, ka visiem turpmāk jāspēlē flugelhorns. Ja? Tā ir tāda, zin kā, gandrīz vai jāsaka tā, ka, ja tāds meldiņš kādam instrumentam jāpiešķir, es pie tā piedomāšu, bet tikpat labi arī tas var būt cits instruments. Ja? Jo, man, piemēram, ir tāda dziesma uzrakstījusies Ak svētītais upurs, O salutaris hostie, ja? Koris 2 soprāniem un korim. Un mūziķi atkal ir bijuši tik erudīti un izdomā bagāti, ka viņi paši ir gribējuši šo dziesmu ar tekstu atskaņot instrumentāli. Tur saksofons ar ērģelēm, piemēram, ja, kā Oskars Petrauskis, Kristīna Adamaita, Arts Sīmans, vai atkal soprāns, saksofons, ērģeles, un viņi paši sakombinē, vai ne? Tā kā, es īstenībā esmu laikam ļoti atvērts, man patīk šīs
atskaņotāju mākslinieku idejas. Jā, es tieši iedomājos, kā tas ir, ja mākslinieki paņem kādu no taviem skaņdarbiem un tagad viņi pārtājas kaut kā pilnīgi citādāk. Un kāda būtu tava reakcija, kad to izdzirdētu? Laikam jau vispirms jāpaskatās būtu tāds ar to pozitīvo. Pieņemsim, ja viņiem tā mazāk sanāk, ja, tad es viņus paslavētu un par uzdrīkstēšanos un tā. Bet es jau tikai priecājos. Es domāju, arī mans izdevējs, arī Mūzika Baltika, viņi jau priecīgi, kad jauna versija parādījusies, līdz ar to vairāk atskaņojumi būs arī citu izpildītāju žanrā. Ja, tā kā tātad pozitīvi. Es par. Tad pastāsti par savu komponēšanas procesu. Kā tas ir? Vai skaņdarbs pie tevis tā kā atnāk uzreiz kā tāds kopums ar skaidru tematiku jau? Vai tu raksti kaut kā atsevišķi katram instrumentam un pēc tam kopā saliec vai visu reizē? Kā tas notiek? Tas ir tāds komplekss pasākums, es tā redzu. Jo skaidrs viens, kad vienā vakarā neuzrakstīs skaņdarbu, vienalga pat, ja tā būtu bērnu dziesmiņa, ļoti prasās to brīdi, kad ir pakomponēts un tad ir atlikts malā. Vai lai pa vidu ir nakts miegs, vai kaut kāds dabas taka, vai ir ģimene izbrauciens, un kad nākamajai dienai es atkal varēšu piesēsties un paturpināt. Vajag šo atkal skatu no malas, šo svaigo redzējumu, ka es varu vēlreiz izspēlēt, un tad raisās tā sajūta, te vajag paslīpēt, jo var vēl labāk izdarīt. Ar vārdu sakot, jo sākotnējā ideja, ja viņa varbūt ir spilgta, spoža un it kā skaidra, bet tad, sākot to pierakstīt pie notīm, tas iztēles horizonts tā sašaurinās. Jo visu uzmanību uz notīm, vai tur sol, fā dieza, varbūt oktāvu zemāk, varbūt oktāvu augstāk. Tātad šī lielā ideja, šī cēlā sākotnējā ideja, viņa tā kā paliek otrajā plānā, jo izvirzās priekšplānā šie tehniskās dabas jautājumi. Kā noinstrumentēt, kā salikt pa balsīm, kādu dinamiku, varbūt vienu takti ilgāk te pielikt, piekomponēt klāt. Rezultātā tā vispārīgā ideja atkāpjās. Un viņi ir jādabūna atpakaļ. Atkal uzticēties tai pirmai mīlestībai, tai sajūtai un nebaidīties. Tad jāpielieto šie profesionālie līdzekļi, tās kompozīcijas tehnikas, paņēmieni, par formu jāpadomā, par kur tas zelta griezums, kulminācija vai kā, polifonija jāpatīra ir, nav pa biezu un tā. Bet visu laiku ir jāatgriežās. Ja? Un rezultātā tas ir tāds kompleksains process, nevis kompleksains, kur, ja man tā jāsalīdzina, kā patās runāja ar mūsu simfoniskā orķestrā koncertmeistara altu grupā Arigo Štrālu, es viņam prasīju, paklausies, vai tiešām tad, kad orķestrs sāk iestudēt jaunu skaņdarbu, vai tiešām orķestrim ir jāsajūt tā amplitūda, ka tagad mēs izmēģinājām, bet tas bija par skaļu. Vai tas bija par lēnu. Un tagad varbūt tas bija par klusu un varbūt par ātru. Vai tiešām orķestrantiem ir jāsajūt šī tāda, kaut kāda tāda plašāka amplitūda mēģinājuma procesā, lai tuvāk koncertam tas fokus kļūtu skaidrāks, jāspēlē šādi. Ja? Un Arigo man apstiprināja, viņš teica, kā tas savādāk? Jo es tā domāju, tad, kad es nāku pirms man skaņdarbs tika pirmatskaņots Amerikā, un es tagad atnāku pie cita orķestra, un es zinu, kā tā simfonija man skan, un es jau uzreiz jums gribu teikt priekšā, te jūs mežrāk spēlējat bišķi klusāk, jo es zinu, kā vajag. Un izrādās, ka tas nav tāds labs paņēmiens. Uzreiz teikt priekšā, kā vajag. Jo orķestrs ir kā tāda dzīva amēba, tāda, kas tā kā pulsē tā kā visos virzienos, elpo visos virzienos, un viņi grib sajust
nu tad kā šo stāstu izstāstīt vislabāk? Un kamēr viņi nesajutīs tās pārspīlētās vai par maz nospēlētās teritorijas, viņiem tas fokus neveidosies tik spilgts. Kā tad īsti vajag atskaņot, vai ne? Tāpēc ka es nāku pie atskaņotājiem māksliniekiem, es nelūdzu, lai viņi mani ieklausās, bet es ieklausos viņos, kad viņi iestudē to manu skaņdarbu, jo es gribu sajust viņu varēšanu, viņu elpošanu, viņu domāšanu, kā viņi muzicē, un tad varbūt kādā brīdī tikai pačukstēt, ziniet, šeit būtu labi, ja būtu tā. Jo gal galā nevienam izpildītājam jau nav jāstāsta Ešenvalda stāsts. Viņiem ir jāstāsta pašiem savs stāsts. Jā, jūs varbūt izmantojat Ešenvalda skaņdarbu, bet stāstiet to skaņdarbu ar savu redzējumu, ar savu interpretāciju. Un katram tas sanāks pilnīgi citādi. Jā, un apsveicam. Zini, tas man atgādina, ka es biju aizbraucis uz Ķīnu, pie viena ķīniešu laba kora, Šenčeņa pilsētā. Un viņi tā kā manu autoru koncertu grib dziedāt, un viņi, mēģinājums, un visu laiku pietrūkst tāda viena lieta, un es to tā kā no Māra Sirmā pats iemācījos to filigrāno frāzējumu, ja, kad visu laiku pafrāzēt, katrs teikums mūzikā ir, kurš vārds ir tas mērķis, un kā tad nofilirēt to izskaņu, lai ir tā elpošana, tas dzīvīgums. Un nav, un viņiem nav, un es viņiem tā saku, un es padziedu priekšā, un pafrāzējiet, un tā, un viņiem tas tā īsti dabiski neveidojas. Un tad pēc tam uzzināja, jo redz, viņi runā, viņi domā savādāk, viņiem taču valodas uzbūve ir vispār, rakstība ir savādāk, ja? Un viņiem tās frāzes laikam tā kā nav, tāds, tā kā, kāpēc frāzēt, kāpēc, ja? Viņi kaut kā savādāk visu to redz. Vai tad tas ir nepareizi? Un es domāju, redz, paskaties, jā, kad, tā kā rietumu mēs tā ļoti mēģinām uzminēt, kas mums, pieņemsim, rietumu izglītības sistēmā, kura rietumu skola būtu tā vislabākā. Te it kā saka, ka Somijas izglītības sistēma ir vienkārši priekšzīmīga, ja? Bet tas ir, teiksim, tas ir kā tāds rietumiem. Bet austrumos viņi domā savādāk, vai ne? Un es tā domāju, paskaties, cik tā pasaule ir skaista, un paldies Dievam, ka mēs neesam visi vienoti zem vienas kaut kādas sistēmas. Ka Austrālijā, Indonēzijā, ka Jaunzēlandē, Āfrikā, Čīlē, un tas pat ir vajadzīgs atļauties, domāt, iztēloties savādāk. Jā. Es esmu no rakstniekiem kaut kad dzirdējusi, ka, piemēram, viņš sāk rakstīt tur dzejoli, bet tas beigās pārtop par romānu. Vai tev arī ir bijis tā, ka tu esi sācis rakstīt kaut ko vienu ar konkrētu domu, bet tas beigās ir pārtops par kaut ko pilnīgi citu? Jā, un šeit es atkal gribu teikt savukārt paldies Sigvardam Kļavam, ka viņš mani mudināja ilgāk laika veltīt vienkārši padomāt. Kad es strādāju pie kāda skaņdarba, vienkārši padomā vēl ilgāk. Lai tas skaņdarbs iegūst arī tādu, jo sākumā skaņdarbs veidojas tāds, ka viņš ir ganīts. Ja, kā ganāmpulks, viņš ir ganīts, tam man būs tā, tam man būs šitā un tā. Bet vienā brīdī tev ir jāļauj, kad vairs nav tā gana. Ka tā mūzika pati. Ja, un tā ir ļoti laba sajūta, kad tā kā tu jūti, ka būs, lidos, ka būs labi. Un vienkārši Sigvards man mudināja, jo padomājot nedaudz ilgāk, tu tā kā ieklausies un izdungo savās domās to laika ritējumu, tad cik ilgi prasās tā fermāta, cik ilgi prasās tas
accelerando, vai viņš nav vienu taktu pa mazu, vai viņš nav pa daudz. Jo tehniski komponisti jau zina tos paņēmienus, ja? Tātad kā kulmināciju uztaisīt un kā iesākt skaņdarbu. Mēs zinām visus tos daudzos variantus, tos paņēmienus, ja? un tā mēs viņus veidojam. Bet tā skaņdarba, tāda nopaļotības sajūta, jeb tā brīvības sajūta, viņa tiešām jau slēpjās tajos pirksta gala sajūtās. Ja? Vai uztrāpīt to momentu, vai viņš pa garu vai pa īsu. Un tā es tā domāju, man šķiet, ka lielākā māksla jau atklājas, kuros brīžos, tad, kad ir uztakts, tad, kad ir ielpa. Un es jums kaut ko pastāstīšu. Tas ir viens brīdis, kad ir tā māksla tiešām tik subjektīvi atklājas, un tas ir tik skaisti. Un otrs, tas subjektīvais skaistums ir, kā tiek nofrāzēta doma pabeigta, kā viņa tiek pabeigta. Ka tā doma pati grib tā kā vēl varbūt mirkli uzkavēties refleksijā, ļaut publikai, ļaut klausītājiem vēl šo papildus 2 sekundes, ka viņš vēl var pakavēties kaut kādā sajūtā. Jo tad, kad ir tie takšu pirmie sitieni, kad aiziet tur tēma vai kas, tā ir nodeva tradīcijai. Tam tā ir jābūt un tā. Tur es nejaucos iekšā. Bet tieši ielpa, varētu teikt izelpa, tie brīži. Un ko tev pašam vislabāk patīk rakstīt? Varbūt tīri žanriski, kas ir tev mīļākie, iecienītākie žanri? Simfonija. Simfoniskais orķestrs. Jo, kā minēju, gribās, kad strādājot pie šī skaņdarba, ka šī skaņdarbā man ir visas krāsas uz paletes. Alta flauta, angļu radziņš, bass klarnet, kontrfagots. Tiem līdzās koncertmeistari. Lielā flauta, oboja, klarnete, fagots, un tad nāk 4 mežragi, 3 trompets, 3 tromboni, tuba, timpāni, 2 vai 3 perkusionisti, arfa, čelista un stīgas, vismaz 14 pirmās vījoles. Vismaz 14. Un tad ir tā, kad es zinu to, kad tas ir tāds, teiksim, tāda simfoniskā meka. Un tad tādai rakstīt, jā. Jā, tā ir pasakaina sajūta droši vien. Jā, mēs šobrīd atrodamies Mūzikas akadēmijā, un pēdējos gados tavu ikdiena rit šeit lielākoties. Un cik nozīmīgi tavuprāt ir jauno komponistu izglītošana? Un tad pie viena arī, cik nozīmīgi ir tāda zināšana papildināšana tev kā komponistam? Jā, izglītība kā tāda ir, viņa nekad nedrīkst iesūnot. Nekad. Un es domāju par to, kā veicināt, lai ir šī virmojošā atvērtība, attīstība, ar skatu uz nākotni. Ja? Tagad ir tāds ļoti interesants laiks, un man šķiet, ka viņš mainās ik pa 8-10 gadiem, bet viņš mainās no tā, kā mainās tā Latvijas dzīves tāda ritms, ekonomiskais ritms, sabiedrības ritms. Patreiz ir tā, ka bakalaura studenti vienkārši izcili mācās. Viņi tver katru, un reizēm ir tā, ka viņi jau gana tos pedagogus, ka pedagogs nāk uz klasi un jau students stāv un gaida. Turpināsim, labdien! Un ir milzīgi ieinteresēti. Un viņi ir ļoti radoši tie studenti, un viņiem katram ir stāsts, viņi grib tik daudz runāt, un mums pat nepietiek laika, lai viņi savu kosmosu,
spētu izstāstīt. Un tas ir kolosāli. Maģistrantiem ir grūti. Maģistranti jau ir 2, 3, 4 darbos, viņi mums ir uz izķeršanu, jo viņi ir ļoti spēcīgi izglītoti, un vienkārši mūzikas skolas, bērnu mūzikas skolas, mūzikas vidusskolas, citas iestādes, viņas vienkārši tver. Ja? Un tad parasti maģistranti arī ir kļūst par ģimenes cilvēkiem, ja? Un viņiem ir grūti, un tā jau tas maģistrantūras studijas ir tikai piekdienās, sestdienās, bet ar to ir pat grūti. Ja? Rezultātā tā maģistrantūra gandrīz ir tāda, cik es varu, tik es varu, bet salīdzinot ar bakalaura atdevi, man ir grūti, apmēram tā. Ja? Savukārt, kad es studēju akadēmijā, tad bija tā kā otrādi. Bakalaurā mēs jau bijām entajos darbos ieraut ārpus akadēmijas. Mēs strādājām, un tas, mana pauze, tas bija tā, kad mēs jau lielākoties jauni arī apprecējāmies. Tad jau bakalaura studijās mums bija ģimenes un bērni dzima, un neatlika laika, tā dziļi padomāt. Tik daudz, kas viss tehnikas jāapgūst, bet nav laika tā iegrimt, ieklausīties sevī dziļā. Toties maģistratūrā, kad studija apjoms palika mazāks, kaut kā atradās vairāk laika ļauties šai dziļākai domai, un tas bija ļoti vērtīgi. Tagad ir otrādi reiz. Bakalauri vienkārši viņi dzer un tver visu, ko akadēmija dod, un maģistrantūrā iet grūtāk. Jāsako līdz laikam. Mēs katru studentu mēs saprotam un atbalstam. Tu zini, kā ir kādi studenti, kas pieņemsim pie manis, turpina studijas akadēmijā, bet viņi nāk no mūzikas vidusskolām. Un tad es satieku viņu pedagogus, mūzikas vidusskolas pedagogus, es prasu, pastāst kādus padomus tu man iedot, lai es turpinātu ar tavu audzēkni strādāt, vai ne? Un Imants Zemzars par Kristiānu Patriku Krastiņu no Dārziņas skolas, viņš man teica, mans uzdevums bija uzklausīt visu to, kas Kristiānam bija sakāms. Jo Kristiāns tik daudz runāja, un viņam bija vīzija par savu skaņdarbu. Viņš teica, man galvenais bija sadzirdēt un notvert tos momentus, kad kaut kādu padomu iedot un tā. Var sakot, redz, ka studenti, viņi tiešām nāk ar nevis kā tādas baltas lapas, bet viņi nāk jau ar savu vīziju. Ja? Un apsveicam tas, kā tagad ir šīs daudzās iespējas, kad studentiem jau ir jāraksta skaņdarbs tur, skaņdarbs un šie starpdisciplinārie projekti, ja? Kad arī, piemēram, mana mūzika būs ar deju kopā. Cita studenta mūzika būs ar kādu gleznu, jeb izstādi kopā. Ja? Pasties, cik interesanti tie projekti. Un tāpat laikā mēs, protams, arī strādājam pie tā, ka ir jārada akademiskā mūzika, kas ir pašpietiekama. Tātad, kur nav vajadzīgs vēl cits mēdījis klāt, bet ir izpildītāja mākslinieks, ir koncertzāle, un mūzika ir pašpietiekama. Jā, tu runāji par bakalauriem, par maģistriem, bet kā ar doktorantiem? Tad, kad pieskarās doktoranta tēmai, tad ir jāpajautā, kas ir pēc doktorantūras? Taisnība. Vai ne? Jā. Vairāk jau nav. Un te man jāatcerās, kā Alberts Einsteins, viņš kādā brīdī ir izteicis tādu domu, ka cilvēka spēja domāt metaforā ir augstākā prāta darbība. Ka tālāk vairs nav nekā. Tātad šī pārnese no vienam objektam piemītošās īpašības, ka to īpašību pārnes uz citu objektu, kuram tā īpašība nepiemīt, bet viņa tik interesantā veidā tur tagad sadara kopā. Lūk, šī metafora, ja, un smejies vai raudi,
Bet bija kāds pētījums Anglijā, diemžēl arī studentu vidū ir arī kādi pašnāvības gadījumi bijuši. Ja? Kad es biju Kembridžā, arī tur viens bakalaura students arī neskāpēc manā koledžā izvēlējās pārtraukt savu dzīvi. Bet tad Anglijā ir bijis šis pētījums, un ka pašnāvību skaits ir ar tieksmi pieaugt virzienā uz doktorantūras studentiem. Un es tā domāju, redz, kā tā doktorantūra, ka tu tā kā aizēji jau tajos slāņos, kur tu tā kā jau sāc apšaubīt vispār spriestspēju kā tādu. Vai tas ir loģiski, vai tas ir vērtīgi, un tad šīs šaubas, jā, viņas ir tik mokošas. Un tad šīs doktorantūras studijās tas ir ļoti svarīgi, ka ir šie darba vadītāji, šie pedagogi, kas parāda, ka šī doktorantūra tas ir kaut kas skaists, vilinošs, un gal galā tai ir jābūt veselīgai. Jā. Jo doktorantūra, aiz tās jau vairs nekā nav. Jā, tāpēc, un tas man salīdzina, kad es ar ģimeni biju Kennedy Space Center, Floridas štatā. Tajā pēcpusdienā mēs ar ģimeni ieradāmies. Mēs bijām pārsteigti, kad bezmaz vai mēs tajā plašajā muzejā, tajā zinātnes, tajā vidē, mēs bijām gandrīz vai tikai divas ģimenes. Kāda amerikāņu ģimene un Ešenvaldu ģimene. Mēs 5 aizbraucām. Un tagad viss šī teritorija, viss šī angāri un apstaigāt un ieraudzīt tās raķetes un tos dzinējus un skafandrus un par planētām. Un mēs staigājām, pilnīgi tāda sajūta, un tas vasaras vējš, un jūlijs, un tāda idille. Līdz brīdim, kad es nonācu pie tās kapsulas, ar kuru astronauti atgriežas no kosmosa stacijas uz Zemes. Un te viņi bija nokvēpusi, jā, jo viņi taču milzīgā karstumā te laužās caur atmosfērai, un tur ir šis plazmas moments, šī degšana, un viņiem ir jābūt pasargātiem. Un es tā domāju, cik tas ir skumīgi par to, ka savās domās, savās metaforās mēs spējam aizlidot, cik vien tālu mūsu acis spēja redzēt, un vēl tālāk, plašajā visumā, ārpus saules sistēmas, bet tālāk par šo kapsulu mēs nevaram. Mēs bez šī metāla nevaram. Un tādā brīdī man tāds asmens sirdī iedūra. Es domāju, kad tas beigsies, kad mēs kaut ko izgudrosim, ka mēs varēsim ceļot ātrāk un tālāk, ka nebūs tas metāls, kas mūs iegrožo. Fantāzijas līmenī jau mums ir tie romāni, vai ne? Un tas ir brīnišķīgi. Un cik daudz lietas ir piepildījušās jau no tās fantāzijas, un ka zinātnieki ir izgudrojuši, tas nozīmē, ka kaut kad jau pienāks tas brīdis. Jā. Ja? Bet tā gribās jau būt tajā nākotnē. Jau tagad. Gribās. Jā, un tad pašā noslēgumā, tā kā šī saruna tiks publicēta Rakstniecības un mūzikas muzeja internetu žurnālā Stāstnesis, tad es vēlos tev pajautāt, kāds tavuprāt ir labs muzejs? Labs muzejs. Tagad ir rudens un ļoti pietrūks saules. Es īpaši to izjūtu. Un ja es no rīta pieceļos un es atveru aizskars, nav. Tas rīta cēliņš tāds smagāks, un es domāju, ko man viendien es sev pārmetu, ko es te pārdzīvoju, ka tā saule nav. Viņi pacelies lidmašīnu, viņi tur ir aiz tiem mākoņiem, vai ne? Tad man it kā vajag sevi iedvesmot un noskaņot labajam. Un es domāju, kas man šorīt varētu iedvesmot. Vai tas būtu rādio, ka es ieslēgu, kamēr es ēdu brokastis? Televizors tas noteikti nebūs, jo diena ir sākusies un gribas to lielo brīvību. Un tu saproti, es aizdomājos par to, ka iedvesmo cilvēku stāsti. Kaut vai ēdot brokastis, palasīt kaut ko. Kaut kādu epizodu no Ziedoņa. Tāda, kā viņam tur dzīvē kaut kas gāja, ko viņš tur satika, vai jau ar vācieti.
vai Ines Zander, vai Alberts Einsteins. Un tieši cilvēku stāsti. Un tas uzreiz tā, sasilda to un tādu ievirza arī domu gultni tādā produktīvākā virzienā. Lasīt ziņas, tas neievirza tādā produktīvākā, tā ir tikai informētība. Bet tieši cilvēku stāstus, kā viņi ir sajutušies, kā viņi ir pārdzīvojuši, vai kā viņi ir smējušies vai raudājuši, kaut kādas epizodes. Un tad, kad es dodos uz muzeju, tad es gribu ieraudzīt šo cilvēku stāstu, šo cilvēku nospiedumu. Jūrmalā, smiltīs, kā viņš ir gājis, vai kā viņš ar savu zīmoli rakstījis, melnrakstu skicējis uz papīra. Gribas tik ļoti pieskarties. Man ir tā privilēģija Mūzikas akadēmijā strādāt 211. klasē, kas ir blakus Jāzepa Vītola muzeja istabai. Un te ir tāds vecs klavieris arī, Bechsteins, un viņš ir tik vecs, bet viņam tā rezonance ir vienkārši fantastiski. Ja? Tās virstoņas var tik bagātīgi sadzirdēt. Un tad, kad atnāk pie manis pirmā kursa studenta, tad es viņam saku, redziet, reku ir portrets Jāzeps Vītols. Un iespējams, ka šīs vecās klavieres ir no viņa laikiem. Un iespējams, ja jūs paskatītos zem klavierēm apakšā, tur jūs ieraudzītu viņa košļāmās gumijas pielidinātas. Tas ir joks, protams, ja? Bet tik ļoti gribas sajust to laiku. Ja? Kā tas bija? Šodien, man liekas, laiks skrien ātrāk, tāpēc es nevaru izturēt visas 300-400 gadu senās simfonijas. Man viņas ir par garu, man viņas kādā brīdī kļūst smagnējas un garlaicīgas. Jo šodien kaut kā mēs dzīvojam ātrāk, mēs domājam milisekundi ātrāk, mēs arī sajūtam, mēs tā kā saprotam, un galu galā mēs arī tik daudz zinām šodien. Ja? Un man reizēm ir tā, ka man šausmīgi tracina tie muzikologi, jeb kaut kādi tur rakstnieki, kas saka, Bachs ģēnijs, Mocarts ģēnijs, Beethovens ģēnijs. Un tad, kad nāk tuvāk mūsdienām, tad to ģēniju paliek mazāk. Vai ne? Nesaka. Jo tie komponisti jau sadzima. Viņi izmācījās, viņi ir radoši. Un iedomājies šodienas komponists, bakalauru pabeidzot, maģistratūru pat pabeidzot, viņi tik daudz zina. Viņi zina tik daudz vairāk tehniku, paņēmienu, iespēju, vēsturi. Viņi zina vairāk par Bachu, Beethovenu, vairāk par Debussy, Messiānu. Ja? Tas ir neizbēgams process. Un tad te paceļas tas jautājums, pagaidi, vai tas šodien tad mums nav ģēniju? Tāpēc es nepiekrītu šiem te muzikologiem, kas dažreiz kā dzeguzes to vien katrā savā uzstāšanās reizē saka par šiem iepriekšējā gadsimta komponistiem, un ka tie bija ģēniji. Come on! Protams, ka arī mūsdienās. Man vispār tas teiciens, ka ģēnijs nepatīk. Tas ir tāda apdalīšana, jeb tā ir tāda kaut kāda ierobežošanas radīšana. Ja? Cita lieta, ja varētu paņemt, iemācīties to sirds skaidrību, kāda ir Bacha mūzikā, Mocartā, Beethovenā. Lūk, šie mērogi uzrīkstēties, izstāstīt savu sāpi, jeb garīgumu, tik skaidri. Tas ir iespējams arī ar mūsdienu līdzekļiem. Bet tikai kaut kādā brīdī ir jāpievieno savas asaras, savu sajūtu, savu grēksūdzi, un arī tāda pozitīva uzrīkstēšanās ietērpt šīs sajūtas mūzikā. Jā, laikam bez sajūtām un tādām cilvēcīgajām emocijām tas jau vairs nav. Ne tā ir mūzika, ne tā ir literatūra, tas īsti nav nekas. Jā, es pat teiktu tā, jo subjektīvāk, jo sāpīgāk, jo labāk. Jā. Paldies tev par sarunu.